20. decembrī Liepājā liels notikums. Pašā Ziemassvētku priekšvakarā atklāts jaunais Liepājas Olimpiskā centra peldbaseins un spa komplekss, kurā vienlaikus varēs uzturēties vairāki simti atpūtnieku. Liepājniekiem vairs nenāksies mērot ceļu līdz Rīgai vai Ventspilī, lai baudītu ūdenspriekus. Šodien atklājam peldu sezonu. Ierastā veidā tas parasti notiek jūnijā, bet šodien 21. decembrī pie Liepājas Olimpiskā centra ir atklāts liepājnieku gaidīts un sen jau lolots baseins ar pietiekoši lielu relaksācijas un spa zonu. Tā ir viena laba iespēja baudīt liepājniekiem, liepājnieku ģimenēm, nākt un atpūsties pēc grūtas darba sezonas. Un mamām, kuras atvedīs savus bērnus uz peldēšanas nodarbībām, šeit varēs burbuļu vannā relaksēties. Tā vien Ziemassvētku dāvana liepājniekiem šajā Ziemassvētku laikā. Sportistiem šis notikums ir svarīgs tādēļ, ka lielajā peldbaseinā ir 6 celiņi 25 metru garumā un tribīnes vismaz 300 skatītājiem. Jau zināms, ka nākamgad te notiks vismaz 2 lielas valsts mēroga sacensības peldēšanā. Liepājas Olimpiskā centra peldbaseina uzcelšana noteikti dos ļoti labu ieguldījumu tajā, lai mēs Liepājā varētu sarīkot valsts un arī starptautisku līmeņu sacensības, jo Liepājas kompleksā sporta skolas peldēšanas nodaļa diezgan aktīvi strādā ar kontaktiem ar saviem partneriem, un jau iepriekšējās nedēļas nogalē gan no Baltkrievijas, gan no Lietuvas, gan arī no Latvijas citām pilsētām bija sabraukuši vairāk kā 200 peldētāji. Ir jau 2 sacensības, kas kalendārā ir iezīmētas, un tās ir valsts līmeņa sacensības. Tas ir Latvijas čempionāts februāra beigās, kurš notiks šeit Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinā, un jūlijā esošās Latvijas olimpiādas peldēšanas sacensības. Baseins mums peldētājiem, tas ir viss. Es pats jau baseinā peldu kopš 1960. gada. Tātad jau ir vairāk nekā 50 gadu baseinā. Patīkam, ka Liepājā parādās baseini, tātad parādās arī jauni peldētāji. Noteikti, ka mums parādīsies, ka savā laikā PSRS izlasēja mums Kārtkiļiņš, Ārgals, Agars pirmais Tikone, kas bija, pēc tam Milaslavskis. Paies vēl pārdesmit gadu, un es domāju, ka arī no šī Liepājas peldbaseina nāks ļoti labi sportisti. Skaidrs man, ka šis ir treniņu baseins, jo šeit starptautiskās sacensības rīkot jau ir pagrūti, jo 50 metru baseins tomēr ir 50 metru baseins. Un šis ir tāds baseins, kurš nodara treniņiem un arī sacensībām īstajā ūdenī. Cerēsim, ka būs labi gan peldētājiem, gan arī visiem tiem, kas grib atpūsties šeit pats spa, mazos baseinos, tā saucamos Ļegašētņikos.